Kad Latvijā visi suņi būs čipēti un tādējādi uzskaitīti, tad ik vienu bezatbildīgu saimnieku varēs sodīt pēc nopelniem. Dzīvnieku patversmes un dabas aizstāvji jau vairākus gadus dzīvo cerībās, ka beidzot Latvijā tiks ieviests vienots mājas un istabas dzīvnieku reģistrs, kurā tiks apkopota informācija par suņu skaitu, to dzīvesvietu un īpašniekiem. Mums ir principā vairākas lietas, tāda klaiņojoša dzīvnieki nebūs. Mums būs daudz zemākas izmaksas un laiks, ko mēs patērējam, lai šo dzīvnieku īpašnieku patēri sameklētu. Tas ir reālais brīvprātīgo darbs, tie ir laikraksti, tie ir laika resursi un finanses resursi, ko mēs patērējam neliederīgi. Ik viens apzinīgs un gādīgs saimnieks, kuram rūp sava astainā drauga veselība, drošība un liktenis, savu mīluli jau ir sačipējis. Taču vienotās datu bāzes trūkums ir kā milzīgs rops, kurš tiek lāpīts ar veterināro klīniku pierakstu kladēm. Tīri tehniski, pateicis, tas noteikti tā, kāds skatās reāli caur žurnālu, un numurs ir liels un garš, un iespējas paliec garām arī pastāv. Pat laban viena jebkādos apstākļos uz ielas nonākuša suņa uzturēšana pilsētas pašvaldībām izmaksā aptuveni 80 latus. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir jāsamaksā ķērēja dienestam par tā sunīša izķeršanu, pašvaldībai ir jāapmaksā suņu uzturēšana 14 dienas dzīvnieku patversmē, un ja patversmē neizdodas iekārtot kādā privātā patversmē šo suni, vai kāds neadoptē, kāds labsirdīgs cilvēks, tad pašvaldībai vēl ir jāsamaksā par šie dzīvnieku eitanāziju. Un kopā nedaudz nemaz salasās aptuveni 80 lati. Tāpat ir ļoti apgrūtināta nejauši noklidušo dzīvnieku atgriešana saimniekiem, nelikumīga dzīvnieku audzēšana, vairošana un tirgošana. Bez vienotās datu bāzes nevar sodīt nevienu varmāku, kurš nodarīs pāri cilvēku labākajam draugam, sunim. Patversmes ir pārpildītas un nespēja pildīt savu funkciju pilnvērtīgi. Kamēr varas vīri vēl tikai lemj, būt vai nebūt obligātam vienotam dzīvnieku reģistram mūsu valstī, dzīvnieku aizstāvji aicina ikvienu vismaz uz suņa kakla siksnas uzrakstīt telefonu numuru, lai noklidušais mīlulis pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.